Sveicināt šajā reizē atkal stāsts. It kā par neko, bet tenī pašā laikā par kaut ko ārkārtīgi svarīgu. Pirmkārt jau par prieku. Lai gan tagad mana darba rezultāts sāk nest augļus, un tie augļi top ieraugāmi. Un tie fascinē, tie pārsteidz, tie šokē, tie brīžiem tie liek paklusēt un cieņā noliekt galvu par to un pret cilvēkiem, kuri piedzīvo to, ko viņi piedzīvo, un arī pret to, kas tāpēc viņu dzīvē notiek. Šis, es nezinu, varbūt var salīdzināt ar bērna nākšanu pasaulē, kas patiešām ir liels brīnums, it kā mēs visi visu zinām, un tomēr tās ir gaidas, tās ir cerības, tas ir milzīgs prieks, atvērtības sajūta, un visam cauri un pāri mīlestība. Top kaut kas jauns, kaut kas nebijis, neredzēts, un tev ievēršas acis un aizraujas elpa, un tu redzi, ka tas ir kaut kas pilnīgi neredzēts, kaut kāds kosmos, un tu skaties un brīnies. Un kādu mirkli nav ko teikt. Man reti, ka tā ir, ka man nav ko teikt. Bet kādu mirkli tiešām uznāk arī man tā, ka nav ko teikt, jo tu sastopies ar brīnumu. Varbūt tās, ka jums pat ir jautājums, kas par brīnumiem. Garīgas, neatmodas, bet attīstības brīnums. Kādi sausi vārdi, vai ne? Bet tad, kad tu ieraugi, te tas ir, tu redzi ar savām acīm, un tu to jūti. Reku, te tas ir. Tad aizraujas elpa. Un tas, man liekas, ir tas, par ko indiešu šajās senajās visādās mācībās ir šis lotosa zieda tēls. Un pats par sevi šis zieds, un fiziski, tur brīnumains un smuka puķīt, un viss notiekās. Bet tā ideja, kas tur ir iekšā, es runāju par to, ka tavā acu priekšā atveras cilvēka dvēsele, un tu redzi ar acīm, tu redzi to pašu cilvēku, tu dzirdi to pašu balsi, bet tas, ko tu jūti caur šo balsi, caur šo tā attēlu, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Notiek šī transformācija. Un šīs jaunās modernās lietas, šīs transformācijas būtība ir tā, ka cilvēka iekšienē kaut kas tā mainās, tik ļoti mainās. Un tagad ar katru mēnesi pilnīgi tāds sajūta, ka arvien straujāk un intensīvāk. Cilvēkiem arī psihiski parādās slodze, fiziski parādās slodze, cik šīs iekšējās pārmaiņas, tāpēc saka vārdu transformācija. Cik šīs iekšējās pārmaiņas, šī transformācija ir ārkārtīgi strauja. Un to nevar parādīt. Vārdos to pateikt, protams, var, bet tie cilvēki, kuri to nav piedzīvojuši, viņiem tie vārdi neko neizsaka. Tāpēc arī, vienkārši brīžiem tiešām gribas paklusēt un noliekt galvu, jo tas ir labākais, ko es varu darīt. Jo izstāstīt jau to nevar. Tu nevari izstāstīt Ziemassvētku brīnuma prieku. Kā to var izstāstīt, to var tikai just. Un šajā gadījumā par šīm iekšējām transformācijām ir tieši tas pats. Tu jūti citu vēsmu, citu enerģētiku no šī cilvēka, un tad, kad viņš stāsta savu pieredzi, viņš arī pats par sevi ir izbrīnīts, un viņš stāsta tā piesardzīgi ar bailēm, ka varbūt, ka es jūku prātā.
nevar saprast, man te tāda lieta gadījās. Un tad, kad mēs aplūkojam šo pieredzi, izrādās, ka te nav nekā no kā baidīties, ka tas ir tas, ka tas ir šitas, ka tas var būt tā, un tas var būt šitā. Un cilvēkā var just šo atslābinājumu, es jau domāju. Šis apstiprinājums no malas, kad vismaz viens cilvēks saka, paga, viss ir kārtībā, viss ir labi, pat vēl labāk nekā varētu uzreiz iedomāties, ka tu neesi jūcis, tu esi normāls, tu esi normālāks nekā daudzi citi. Un tas ir tas, kas notiek tagad grupās. Šie cilvēki pilnīgi noteikti tagad kļūst par maniem sekotājiem, un nevis tādā ziņā, ka es te sludinu un jūs tagad ejiet un dariet, bet sekotāji pēc būtības, nevis pēc formas, bet pēc būtības, un tas nozīmē, ka viņi sevī nes to vibrāciju, to noskaņu, kādā mēs kopā strādājam, tas ir pirmais. Otrs, viņi nes sevī to spēju redzēt lietas tur, kur es viņas redzu. Viņi ierauga to, kas viņiem ir interesants, tas ir atkal cits stāsts, tā ir viņu individualitāte, viņu unikalitāte. Viņiem nav jāredz tas, ko es redzu. Viņiem ir jāredz tas, ko viņi grib redzēt, tas, kas viņiem ir svarīgs, tas, kas viņiem ir vajadzīgs, bet viņi skatās tur, kur es redzu, kur es skatos. Tas nozīmē, ka mēs skatāmies pirmkārt vienā virzienā, un mēs skatāmies vienā telpā, kur telpā ir tādas kā vairākas istabas. Mums ir pieņēmts lietot vārdu līmeņi. Man šīs līmeņa vārds jau sāka stipri nepatikt, jo tā dziļākā nozīme šī vārda semantika ir uzņēmusi ļoti daudz, nevisai varbūt feinas enerģētikas. Man patīk, es lietošu vārdu istabas. Es eju mazliet tā kā, Rundāls pils. Gan jau esat bijuši, ja tur ir šīs anfilādes, šīs, tā kā caurstaigājamās istabas ir garš koridors, un vesela virkne, vesela rinda šīs caursargājamās telpas. Lūk. Un tad iznāk tā, ka es tā kā eju pa priekšu. Es pirmā aplūkoju kaut kādu jaunu telpu. Šobrīd es pati esmu iegājusi jaunajā telpā, un man tā, tas gan ir krūti. Un es tagad sāku aplūkot dažādas šīs telpas detaļas, lai es esmu gatava cilvēkiem runāt. Tātad es viņas aplūkoju ne tik daudz ar acīm, cik caur apzināšanos. Izjūtās to var redzēt, un es apzinoties izjūtas ieraugu, rekutēju tas, tas strādā tā, tas strādā šitā. Un tie pārējie cilvēki, viņi nāk man līdzi. Un ļoti strauji viņi nāk man līdzi. Sākumā mēs ejam pa mazītiņiem, solīšiem, un liekas, ko tur var knibināties ap visādiem arī sūdiem, bet tas ir tas pamats. Mēs iemācāmies iet, mēs iemācāmies redzēt, mēs iemācāmies dzirdēt, mēs iemācāmies pieņemt, un iemācāmies lūk šajā telpā, kur mēs sākam kaut ko redzēt, kur mēs sākam orientēties, mēs sākam jau saskatīt detaļas. Un lūk, tad viņi tiek ievadīti šajā telpā. Viņi iemācās arī redzēt, iemācās arī klausīties un uztvert. Un tad mēs ejam, un viņi nāk man līdzi. Lūk, kāpēc viņi ir man sekotāji. Es eju pa priekšu, un viņi nāk man līdzi. Lūk, pa šīm caurstaigājumām telpām, kur nekādu jau robežu nav. Vienīgā robeža ir mana interese, mana vēlme kaut ko redzēt, dzirdēt, saprast, satāstīt un tā tālāk. Lūk, un tagad es skatos uz šiem jau saviem cilvēkiem, un es domāju, bļāviens, viņi lielu gabalu ir nogājuši, burtiski dažu mēnešu laikā, viņiem tur prasījās 5, 6 mēneši, 7 mēneši, man prasījās tieši tikpat daudz gadi. Bija atšķirība, ne? Bet es gāju viena. Viņi jau nāk pulciņā. Es varu atļauties ieekonomēt viņu dzīves laiku. Un arī planētas vibrācijas tagad ir tādas, atbalstošākas, ka viņas ātrāk pieņem šīs, cilvēku pieprasījumu, vēlmes, intereses,
palīdz transformēties. Un tas ir tāpēc, ka jo vairāk šādu cilvēku ir, kuri iet savu garīgo ceļu, un jo vairāk, jo tā planētas šis elektromagnētiskais lauks, viņš kļūst arvien atbalstošāks un atsaucīgāks, elastīgāks. Kā šo cilvēku dzīvē notiek nekas. Viņi iet savu garīgo ceļu. Tas nenozīmē, ka viņi sapakojuši čemodānus un tagad visus atstāja kaut kādā, es nezinu, jūs te sēdiet, pamāja ar kabatlakatiņu un šie dodas ceļā. Runa nav par to. Pat runa nav par to, ka šie cilvēki sāktu, es nezinu, kaut kādas baigās klientūras un kaut kādas, es nezinu, kaut ko piedāvāt, kādas preces un pakalpojumus. Nē, runa nav par to, cilvēki dzīvo, viņi turpina dzīvot savu dzīvi. Tas, kas viņos ir mainījies iekšējais noskaņa, pilnīgi noteikti, un viņi redz lietas plašāk, arvien plašāk, arvien plašāk, arvien plašāk, arvien plašāk. Viņi ierauga lietas, līdz ar to uz savu ikdienu skatoties, viņi redz ne tikai sava, es nezinu, partnera kaut kādas vai bērna tur, tu tur tāds un tu tur šitāds, vai tu tur kaut ko izdarīji, un tas man riktīgi krīt uz nerviem, un tad tur tagad puņķu un asars un psihošana. Viņi vairs neredz tikai to, viņi redz vairāk. Aiz šīs kaut kādas fiziskās darbības, vispirms jau, protams, savās tuvākajās attiecībās, cilvēki sāk ieraudzīt vairāk. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šī vairāk, dziļāk, plašāk redzēšana cilvēkiem dod daudz plašākas iespējas, ko viņi var darīt ar to konkrēto situāciju, kas viņa dzīvē gadījies. Domājot, manā dzīvē nekas negadās, tāpat gadās, joprojām gadās kaut kādas sadursmes, kaut kādas vārdu pārmaiņas, kaut kādi notikumi gadās. Tiesa gan daudz mazāk nekā kādreiz, daudz mazāk. Bet viņi gadās, jo tāpēc, ka, tomēr mēs jau dzīvojam vienādā pasaulē, vienā un tai pašā, kur viss plūst un mainās un attīstās un ir notikumi un veselas plūsmas ar diezgan nepatīkamiem notikumiem jau un kaut kādā veidā, protams, ka viņas skar visus. Bet šī spēja redzēt dziļāk, plašāk, es gribu teikt, telpiska redze parādās. Gribu teikt, ka tā ir runa par gaišredzību, ka cilvēki sāk ieraudzīt to, kas aiz acīm redzamā notiek, viņi iegūst iespēju, viņi iegūst spēju arī prognozēt, viņi iegūst spēju modelēt šos notikumus, modelēt savu attieksmi, modelēt savu rīcību, līdz ar to savas rīcības rezultātu, kura varētu ietekmēt. Tātad viņi iegūst iespēju veidot savu realitāti. Viņi iegūst iespēju transformēt kaut kādus savus dzīves notikumus, savas dzīves varbūt kaut kādas, pat notikumu plūsmas. Viņi var sākt veidot savu realitāti. Protams, ka sākumā tas attiecas uz katru pašu personīgi, ka cilvēks sāk veidot savu iekšējo realitāti, un pēc tam, gribot, negribot, viņam dzīve piedāvā, dzīve iegrozās tādā veidā, ka viņa uzmanība tiek pārcelta uz savām tuvākajām attiecībām, un tad viņš visu to pašu sāk darīt savās tuvākajās attiecībās. Un man jau tagad ir diezgan daudz tādi, es pat teiktu 2 trešdaļas, varbūt 3/4 pat, ir tādi cilvēki, kuri jau ir tikuši cauri, pārskatījuši, pārkārtojuši, pārmainījuši, līdzsvarojuši savu personīgo un arī savu personīgo dzīvi, tātad ģimeni un tuvākās attiecības. Un viņi jau tagad iziet tā kā egregoriālajā telpā. Tas nenozīmē, ka viņi tagad skaigās pa ielām un sludinās to svēto patiesību, nekādā gadījumā ne. Tas pat nenozīmē to, ka viņi taisīs kaut kādus lekciju kursus, webinārus un tā tālāk. Nē, šie sekotāji ir tie cilvēki, kuri praktizē jauno pasaules redzējumu, viņi praktizē. Viņi dzīvo ar šo jauno pasaules redzējumu. Tas nozīmē, ka viņos šis jaunais pasaules un lietu redzējums, viņi to izmanto. Viņi to izmanto, lai, un ziniet, kas ir interesanti, es skatos un klausos, ko man cilvēks stāsta, un pie šiem cilvēkiem tiek atvesti, atnāk pie viņiem pilnīgi sveši cilvēki, kuriem, un es viņam tad pateicu tā, un tu zini, bija šitāda reakcija.
Un man nākas par šādu pieredzi teikt, jā, redziet, pie jums sāk atvest tos, kuriem jūs ar savu enerģētiku un ar savām zināšanām un pieredzi varat dot impulsu arī kustēties. Jūs to darāt nevis sēžot kaut kādos webināros un kursos, jūs to darāt dzīvajā komunikācijā saskarsmē, tajās vietās, darba vietās, ģimenēs, dzīves vietās, kur jūs esat. Viens otrs brauc kaut kur, un viņš nes līdzi sev tagad šo jauno pasaules redzējumu. Viņš tur sastiep kaut kādus cilvēkus, notiek kaut kāda miedarbība, un šis manas sekotājs sevī tur šo enerģētiku, kurā mēs kopā darbojamies, un šo jauno pasaules redzējumu, līdz ar to viņa miedarbība ar pilnīgi svešiem cilvēkiem notiek citādāk. Kāda dāma stāstīja, viņa ilgi nav bijusi Rīgā, aizbraukusi uz Rīgu, viņa saka, un tu zini, viņa teica, man pilnīgi cita sajūta, parasti notika tā, un tagad notiek šitā. Un tad es satieku cilvēkus, un tur notiek tas, viņš man saka to, es viņam saku to, viņa saka, un tu zini, viņa teica, tas cilvēks reaģēja uz mani citādāk. Un viņa nav vienīgā. Cilvēki, kurus mēs satiekam, reaģē uz mums citādāk. Pati nesen biju darba braucienās, seminārs bija ar novada kolēģiem, un arī ar pārsteigumu konstatējumu ļāviens viņi reaģēja uz mani citādāk. Kāpēc? Tāpēc, ka man ir cita enerģētika jau. Izmainīta enerģētika, atkal izmainīta. Lūk, šādā veidā skatoties uz saviem cilvēkiem un uz sevi pašu, es sāku iepazīt, redzēt šo transformāciju procesu. Tīri tehniski, kā šīs transformācijas notiek. Nu jau pat var izvilkt tādus kā algoritmus cilvēkiem uz viņu pieredzi. Es dažreiz saku, viens tāds, ko es esmu atklājusi pati uz sevi, un tagad es skatos, jā, redz, cilvēkiem arī tā darbojās, ka vienā dienā ir baigi labais noskaņojums, rīktīgi kaut kāds foršs noskaņojums un tāds jauns. Kaut kā es tā nekad neesmu jutusies, un ir rīktīgi baigi labā sajūta. Un otrā dienā ir pilnīgi pretēji, viss apgriežas kājām gaisā, un tu jūties, tev, tā kā rotaļlietu atņēma. Bija tik forši, es jau domāju, tā beidzot, un otrā dienā atņem. Un izrādās, ka tā ir mūsu apmācība, mūsu treniņa tehnoloģija, mūsu smalkie pavadoņi, katram jau mums kaut kādi tur ir. Nav obligāti viņus zināt, viņi mūs vada, un izrādās, ka šī ir viena no mācību metodēm. Viņi sākumā mums iedod kaut kādu jaunu apziņas stāvokli, jo īpaši tad, ja mēs tāpat jau esam tiekušies uz kaut ko tādu, ka šitā justies es negribu, es gribu justies tā. Un tad šie smalkie pavadoņi iedod, un man uzreiz, jā, rīktīgi, baigi labi. Un otrā dienā pilnīgi viss tā kā naz nogriezt. Un tas ir aicinājums, un tagad mīļā pati. Meklē tagad pati. Tagad mēģini pati, spēr to solīti pati. Un tā ir izrādās mūsu, viena no mūsu smalko pavadoņu darba metodēm. Un šitā te es sāku ieraudzīt arī priekš sevis arvien daudzāk un daudzāk jaunas lietas. Mana telpa kļūst arvien plašāka. Daleca man tagad, es nezinu, nedēļu vai 2 nedēļas es atrodos jau jaunā kaut kādā apziņas stāvoklī. Tas priekš manis ir baigi interesants, es ilgi uz viņu esmu tiekusies, nezinot uz ko. Es vienkārši tā negribu justies, es gribu justies citādāk, bet kā? Un man iedeva šo noskaņu no šī brīža skaitot, pirms 1,5 nedēļas man iedeva. Un baigi labi, šitā rīktīgi, tas ir tas, ko es gribu. Otrā dienā nogrieža nāzi, man pilnīgi asaras virst, es domāju, haidī, bet es jau esmu iemācījusies, ka tā tas notiek, tāpēc es ilgi vairs nekreņķējos, cemie uznāk, bet nav ne jāraud, ne jābrēc, ka redz, tagad man atkal atņēma kaut ko tik foršu. Un diezgan ātri jau es saprotu, kas man ir jādara, tā tad runa ir atkal un joprojām par šiem apziņas stāvokļiem, par dažādām iekšējām noskaņām un to vadību. Tas ir tas, ko nozīmē garīgais ceļojums, ka tu mācies vadīt savas iekšējās noskaņas. Lūk. Un tagad
nu, ja es esmu nostiprinājusies tajā telpā, es nesaku, ka es atrodos totālā svētlaimē. Tas nav. Ir darbs, jauns darbs, man ir atvērusies jauna telpa, un es sāku pētīt, un manējie sekotāji, ja viņi man min uz papēžiem, nu jau man viņi min uz papēžiem. Jau ir viena dāma, kurai pēc šī stāsta tūlītās došu atgriezenisko saikni par viņas personīgo pieredzi, mēģinot iekonomēt viņas dzīves laiku un arī nervus, nu tā, lai viņi fiksāk tiek pāri savam kaut kādam jautājumam, savai mulsinošajai situācijai, lai viņa fiksāk tiek pāri un nostabilizēja savi jau jaunajā, viņai arī tiek dota jauna telpa, man vairāki cilvēki ieiet priekš sevis jaunā telpā. Šīs telpas, jā, tās es arī redzu. Tur es izmantoju Ksenijas Menčikovas schēmu. Man ļoti, ļoti patīk un ir ērti ar viņu strādāt. Ir manā redzes lokā arī daži cilvēki, kuri jau ir kosmiskajā telpā. Kāds to zina, kāds to nezina, bet viņi tur strādā. Kaut kādā brīdī viņi būs gatavi miedarboties arī ar cilvēkiem. Ar plaša loka cilvēkiem, tā kā ir arī tādi Latvijā, par ko es varen priecājos, un man ir tās, es gribu teikt, ir tas gods viņus pazīt, just, un tāpēc arī saprast, par ko viņi un ar ko viņi. Lūk, un visa tā rezultātā, es skatos uz savu ceļu, uz savu garīgo ceļojumu, tātad šīm iekšējām pārmaiņām, kad mainās mana personība, vienkārši mainās mana personība, pilnīgi mainās. Kāda es atceros, kāda es biju pirms gada, pirms 2 gadiem, tad salīdzinājumā ar to auriku, kāda es biju, tad ir bijis citādāk. Daudz citādāk. Iespējams, ka to var manās arī stāstos just, ja esat vērīgi, tad noteikti to pamanāt. Nu, lūk. Un šīs pārmaiņas turpinās, un rezultātā es eju arvien tālāk no tās sevis, no tām tēmām, no tiem jautājumiem, kuri man vairs nav aktuāli. Tur es esmu visu tā jau sagramojusi, tā jau sapreparējusi, ka man vairāk tas nav interesanti. Tiesa gan parādās varbūt cilvēki, kuriem šodien to vajag ļoti, ļoti, es pat teiktu, tie ir 100 cilvēki, kuriem to vajag. Jo viņi nu tikai sāk piedzīvot to, ar ko aurika savulaik sākās pirms, nu jau var teikt, diezgan daudziem gadiem, tātad vairāk nekā 2. Un viņi nu tikai to sāk piedzīvot, un viņiem vajadzīgs ir šis atbalsts. Vispirms tieši emocijās, ko darīt ar savām emocijām, kā panākt to, lai es labi jūtos neatkarīgi no vides, jo vide jau vēl ar ārā nemainās. Es jau viņai saku, davai, tur pāriet nost, nestāviet man saulē priekšā, bet viņi mani neklausa. Nu, ja? Tev nevajag menedžēt vidi, tev nav jātaisa pakalpojumi, nav jātaisa preces, jā. Nē, nu tu to vari darīt, bet tas nav galvenais. Galvenais ir, kā tu menedžē savu iekšējo pasauli, savas tur jau tas garīgums notiek. Atgādinu vēlreiz, ka garīgais ir viss tas, kas ir saistīts ar mūsu zemapziņu. Un ja mēs dodamies garīgajā ceļojumā, tad mēs dodamies savā zemapziņā iekšā. Un tā ir tumsa, kur mēs neko nesaprotam un neko neredzam. Kā akli kaķēni tur taustāmies, nu, un es esmu pavadonis šajā ceļojumā, nu, lūk. Un tagad es jau esmu aizgājusi diezgan tālu no tā starta punkta, un notiek tieši tas, ko es pašā ceļa sākumā jūtu, ka tas, kas man ir, tas, ko es zinu, pienāks laiks, un to vajadzēs daudziem. Un tagad šis laiks ir pienācis. Varbūt ne visi vēl to saprot, tas ir tikai laika jautājums, kad sāksies tāda masveida emocionālo problēmu risināšana, kad cilvēks sapratīs, ka vienkārši nevar nomirt, tev neļauj nomirt, tu nevari, bet tā sajūta ir tik drausmīgi štruntīga, ja, ka tu vienkārši, jau vairāk tev nav atkāpšanās ceļa, nav, un tu vienkārši esi spiests sākt pievērties pats sev pēc būtības. Nevis dziedinot atsevišķas kaut kādas kaitas un vainas ķermenī vai attiecībās, bet pievēršoties saknei. Saknei, no kurienes šīs ķermeņa kaitas un attiecību sarežģījumi vispār rodas. Tās ir emocijas, tā ir mūsu paša enerģētika. Un visa šīs situācijas rezultātā es gribu teikt, ka
šo savu pieredzi, to algoritmu, to pirmo posmu, kas ir obligāti un totāli vajadzīgs, vienkārši bez tā nevar. Ir cilvēki, kuri atrod savu veidu, kā dzīve, viņu pavadoņi, viņus vada, tas ir citādāk. Bet ir cilvēki, kuri, tur ir dažādas situācijas, dažādi apstākļi, kāpēc. Bet visu to savu pieredzi, kuru es uzskatu priekš sevis, kā saprastu, pārbaudītu, apstiprinātu caur saviem cilvēkiem, redzot, kā tas darbojas un kāds ir rezultāts un kāds ir efekts, to es jums tikko pastāstīju. Es viņu salieku grāmatām. Kur tagad katrs cilvēks var pats? Tur es varu lietas jau izstāstīt īsi, ļoti īsi, ļoti precīzi, skaties te, izdari to un skaties, kas notiek. Pamēģini šito, izdari šito un paskaties, kas notiek. Un šis paskaties, tās atklāsmes, ko cilvēks ierauga, ir tas, kas notiek šajā garīgajā ceļojumā. Viņš tiek neklātienē pavadīts garīgajā ceļojumā. Grāmata ir audiogrāmata. Teksta formā šādas lietas uzrakstīt. Viņas var, protams, bet viņas nestrādā. Tāpēc, ka runa ir par kaut kādu daudzdimensionālu informāciju, kur jūs ar savu uztveri esat līdzradītāji. Es iekodēju tekstā kaut ko, un jūs atkodējat. Kā man viena no grāmatas izmantotājām, ir jau pirmie cilvēki, kas ar grāmatu strādā, viņi dod arī atsauksmes. Viena dāma saka, tu zini, viņa teica, es klausos tevī, un tā ir tāda meditācija. Jā, tas ir pareizais apziņas stāvoklis, kādā veidā mani var un vajag uztvert, jo tas, ko es runāju, nav domāts prātam, tas ir domāts lūk dvēselē. Tāpēc es arī sevi mēdzu uzskatīt un uzskatu par dvēseļu konsultanti, ja mēs strādājam individuāli, vai dvēseļu pavadoni garīgajā ceļojumā, ja mēs strādājam grupā. Lūk, un tad vēl tā pati dāma, arī viņa tur izpildījusi vienu mājas darbu. Un mājas darbs ir saistīts ar kādas nepatīkamas, sāpīgas situācijas izpēti. Viņai kā reiz šī situācija ir notikusi, puņķi un asaras. Viņa man sūta audio ziņu. Viņa saka, tu zini, tā tava grāmata laikam sāk iedarboties. Tāpēc, ka parasti es reaģēju šitā, un tagad man ir šitāda reakcija. Bļāviens, viņa saka, tas strādā. Bet to jau es arī saku. Un cilvēkam ir milzīgs brīnums un milzīgi interesanti, ka šīs pārmaiņas notiek nevis caur intelektu, kā mēs esam pieraduši mācīties kaut ko, mēs aizējam kursos, mēs tur klausamies skolotāju, viņš mums tur liek kaut ko izdarīt, mēs kaut ko piedzīvojam, kaut kādu pieredzi mēs iegūstam, un tad mēs ejam mājās. Manā gadījumā tās lietas strādā maķinīt citādāk. Lūk, un tāpēc, pēc šīm atsauksmēm arī no šīs jaunās grāmatas lietotājiem, es tagad gribēju jums pastāstīt par visiem jaunumiem, par visu, vērst jūsu uzmanību uz to, ka jums ir šī iespēja. Jūs varat arī sākt strādāt ar šo audio grāmatu. Audio grāmata ir sadalīta mazos gabaliņos, kuri pa 3 apmēram vai 4 izkārtoti viņi veido kaut kādu solīti šajā garīgajā ceļojumā. Un kur katrs cilvēks savā tempā, savā kaut kādā saprašanā, savā vidē, viņš var darīt pats. Var darīt kopā ar kādu draugu kolēģi, kurš arī ar šo grāmatiņu strādā. Viņi var veidot kaut kādas savas grupas, ja viņi grib. Ja viņiem ir sajūta, ka prasās konsultācija, prasās apstiprinājums kaut vai ar jautājumu, vai es esmu pareizi sapratusi vai sapratis, tad mēs arī satiekamies. Mēs varam satikties kādās semināros, bet tās jau vairs nav iknedēļas nodarbības. Tas nav tas, kur es kādu aicinu, es kādu velku, es kādu nesu, kur cilvēks jau iet pats. Un šī spēja iet pašam arī dod to motivāciju, dod to enerģētiku, dod vēlmi turpināt.
un arī radina varbūt pie atbildības. Cilvēks mācās uzņemties atbildību par sevi, par saviem iekšējiem procesiem, un tā ir viena no šīs garīgās izaugsmes prasmēm, prasme uzņemties atbildību par sevi. Viņš inicijēja manas darbības, nevis es inicijēju viņa darbības, bet viņš inicijēja manas darbības. Kamēr es pati esmu jau citā telpā, jau krāmējos ar citām tēmām, laiku pa laikam varētu uzrasties kāds cilvēks vai cilvēki, vai mēs varam satikties reizi mēnesī uz kaut kādu semināru atkarībā no tā, kā cilvēkiem patīk. Tad mēs izrunājam visu to šo cilvēku pieredzi darbā ar grāmatiņu. Pats galvenais tur ir pateikts, viņiem jau vairāk arī nevajag. Tā pārējais jau ir darīšanas lieta. Mēs izrunājamies, mēs vienojamies, es kaut ko piespicēju, palīdzu orientēties, un cilvēks atkal nākamo gabaliņu iet pats. Šādā veidā viņam ir vairāk brīvības, līdz ar to, protams, kur ir lielāka brīvība, tur arī lielāka atbildība. Pašam savā priekšā, es pat teiktu Dievu priekšā. Nemanējā, es tur nepričum. Es jau tur ļoti minimāli piedalos. Nu, lūk, un es gribēju vērst jūsu uzmanību, ka šī iespēja ir. Tas, kas man ir vajadzīgs jūsu, tas e-pasta adresīte, kurai ir piestiprināta jūsu Google kontam. Varētu arī, ja jums patīk citādāk, jūs varat arī strādāt citādāk caur Patreon, www.patron, man liekas, raksta.com. Tur arī es ielieku šo grāmatu, un tad jūs varat paši patstāvīgi darboties, un tad laiku pa laikam, ja ir jautājumi, dot ziņu, ka jums vajag konsultāciju. Grāmatiņa, protams, ir par naudu. Pašas pirmās aizgāja pavisam par velti, bet grāmatiņa ir par naudu, jo tāpēc, ka tur ir īstenībā sakopot visu man mūžu pieredzi. Tas, ko es tagad daru, ja viņš ir izrādās, ka es paskatos atpakaļ, es visu savu dzīvi redzu, ka tas pilnīgi viss, kas dzīvē ir gadījies, ir bijis vērsts uz šito. Ja jūs pārskatīsiet savu dzīvi, jūs arī ieraudzīsiet, ka ļoti, ļoti daudz, kas ar jums dzīvē ir noticis no pat pašas agras bērnības, cik jūs varat atcerēties, ka tam visam ir caurvīja motīvs. Tad, kad jūs iemācāties šo gaišardzību, jūs iemācāties redzēt tajā telpā, kurā es skatos un kurā es aicinu mācīties arī citus redzēt, tad jūs varat jau paši savas dzīves pārskatīt, savas attiecības, visu, ko tikai jūs gribat, jūs visu varat pārskatīt un mainīt un izmainīt un darīt ar to jebko, vēl vieglāk nekā, es nezinu, ar plastilīnu taisīt kaut kādas figūriņas. Nu, lūk, tāpēc, ja jums gadījumā interesē, jūs gribat pamēģināt, grāmata nav jāpērk visu uzreiz, to var pirkt pa daļām. Vienkārši gadījumā, ja jums tas neder vai jums tas nepatīk, un Dievs mīļā pasaulīt nav jau spiesta lieta turpināt, vai ne? Bet ja jums tas interesē, ja jums patīk, jūs varat turpināt. Vienu gabaliņu, vienu solīti izstrādāja, un mēs varam taisīt, es nezinu, kaut kādu kopsavilkumu, ja jums gribas apstiprinājumu, ka esat uz pareizā ceļa, un iet tālāk. To jūs organizējat paši. Nu, tā kā tāds man ir stāsts par visādiem brīnumiem, priekiem un jaunumiem. Atā!